Gribu šajā vakarā, ja mēs runājam par vasaras svētkiem, parādīt, kāpēc patiesībā tāda ir. Jūs zināt, par ko patiesībā runa ir vasaras svētkos, vai ne? Tie nav tā kā vasaras saulgrieži, ko svin baznīcā vienkārši citā laikā. Nē, vasaras svētki runa ir par svēto garu. Un es ceru, ka jums visiem jēdziens svētais gars ir pazīstams. Vienam cilvēkam ir ļoti labi, mēs varam turpināt un runāt. Es ceru, ka vairākiem no jums. Un svētais gars ir, tas būtu patiesībā ievads visam, ir, mēs sakām, mēs ticam uz trīsvienīgu Dievu. Trīsvienība ir tāds sarežģīts jēdziens. 3 un 1. 3, kas ir viena vienība kopā. Un ja tas būtu, ko jūs saukt, kas jūsprāt ir, ko jūs saukt, kas ir trīsvienība? Kafija? Nē. Kas? Tur izskanēja, bet līdz manim neatskanēja. Tēvs, dēls, svētais gars. Kas ir tēvs? Domāju, visiem ir skaidrs. Dievs tēvs, vai ne? Un kas ir Dievs dēls? Visiem ir skaidrs. Bet ar svēto garu parasti ir tā sarežģītāk. Viņu nevar īsti uzzīmēt, viņu nevar īsti attēlot. Baznīcā viņu attaino kā balodi, jo Bībelē vienkārši viena vieta, kur rakstīts, kad svētais gars nolaidās uz Jēzus kā balodis, bet tas nenozīmē, ka viņš ir balodis. Bet tas ir tā forma, tas veidols. Bet kas viņš ir? Viņi ir grūti tās atvert. Un līdz ar to ir tā, ka reizēm ir jautājums, cik svarīgs tad viņš ir? Un es domāju, svētki, mēs svinam tos svētkus, kas mums ir svarīgi, vai ne? Tos, kas mums nav svarīgi, tos mēs tā pārāk nesvinam. Un vasaras svētki arī ir tādi svētki, kas reizēm man šķiet liecina par to, ka mums viņi nav īpaši svarīgi. Bet patiesībā, ja mēs lūkojamies Bībelē, viņiem vajadzētu būt ārkārtīgi svarīgiem. Un es gribu parādīt, kāpēc es no rīta rādīju jau arī tādu piemēru, tie, kas bija no rīta, jūs atpazīsiet, bet es tagad darīšu bišķīt citādāk. Tas ir krusts, vai ne? Un mēs esam daudz runājuši aizgājušā laikā par to, ko mums dod Jēzus, jeb ko nozīmē Jēzus. Mēs zinām par Jēzu, ka viņš bija uz zemes. Droši vien, ja jums jautāt, ko viņš darīja, jūs teikt, viņš dziedināja, viņš uzklausīja, viņš palīdzēja, viņš darīja kādus brīnumus. Tieksiet beta kursā, teiks, viņš apklusināja vētru, vai ne, mēs to tā pētījām vairāk. Bet daudz dažādas lietas. Beigās viņš mira pie krusta par mums. Viņš augšām cēlās, un mēs lasām, viņš sēž pie tēva labās rokas. Un tad ir tā, kad mēs baznīcā sakam, ka Jēzu mums ir piedošana visiem mūsu grēkiem. Mums pašiem jau nav, vai ne? Bet viņā mums ir, mēs sakam, Jēzus piedod mums mūsu grēkus, viņā ir mūsu taisnība, mūsu taisnošana, tātad tas, ka mēs Dievu priekšā esam taisni, tas viss ir viņā. Mēs sakam, Jēzus ir mūsu spēks, bez viņa, Jēzus saka, tu nevari neko. Tā kā mums ir pavisam traki mūsu dzīvē, mēs ejam un lūdzam, un ceram, ka viņš nāks un palīdzēs, ka viņš kaut ko darīs lietas labā, ka viņš risinās, viņš ir tas, kur mēs meklējam gūt mieru. Patiesībā viss tas mūsu garīgais ceļš ir saistīts ar Jēzu. Bet ir viena problēma. Bībele saka, viņš cēlās augšām, tad viņš bija 40 dienas pie mācekļiem, un tad pagājušo nedēļu mēs svinējām debesbraukšanas dienu, mēs patiesībā viņu nesvinējām, bet viņa bija kalendārā. Un tad viņa vairs šeit nav. Un Jēzus, un patiesībā ir, es domāju, iedomājieties uz mirkli mācekļus, no kuriem Jēzus ir aizgājis projām, kas viņiem paliek? Kā viņiem jājūtās? Kā jūs jūtaties
Atcerieties varbūt bērnību. Kurus vecāki veda uz nometni kādu? Un tagad es varētu aicināt īpaši tos gados vecākos cilvēkus, kurš atcerās tās padomju laika nometnes. Jā, rokas paceļās, vai ne? Tās bija citādākas nekā draudzes nometnes. Draudzes nometnes ir mīļas, viņas ir tādas draudzīgas un tā. Padomju laika nometnes, es ļoti labi atceros. Viņas vispār saucās, daļa no viņām saucās vēl tādā riebīgā vārdā lotos. Un tas nozīmē, tevi aizved uz tādu vietu, un tu tur mēnesi dzīvo un kaplē bietes no rīta līdz vakaram. Vai pakaļ traktoram un met akmeņus piekabē. Es tā marsnēnos veselu mēnesi to darīju. Tā, ka man džingstēja ausīs tā skaņa, kad tukšā metāla piekabē met tos akmeņus kādi 20 bērni. Un es atceros, ka mani aizveda, mēs aizbraucām uz to nometni un tad atstāja tevi tur. Vecāki aizbrauc prom, to sajūtu bija un aizbrauc, un tu paliec tur viens, un tu saproti, gribi tu vai negribi, bet tavs klases audzinātājs laikam ir tavs tuvākais cilvēks šeit. Ja parasti ikdienā skolā klases audzinātājs nekad nebija tev nekāda tuvākā, labākā persona, vismaz man, absolūti nē. Bet tur nometnē tu saproti, tev jāiztiek ar to, kas tev ir. Un patiesībā tā ir tāda pamestības sajūta. Un es atceros, ka tad, kad bija brīvdienas un es gaidīju, vecāki brauks pēc 2 nedēļām, pa tām 2 nedēļām es biju nogaidījies, atklausījies Depešu Modu un vēl visu kaut ko man bija vot šitā. Un es sēdēju pieturā un gaidīju visas garām braucošās mašīnas. Drīz taču jābūt. Manī bija tāds pamestības sajūta, neskatoties uz to, ka es zinu, ka mani vecāki, es zinu, ka viņi būs, es zinu, ka viņi mani mīl un tā tālāk un tā tālāk. Bet es esmu šeit tajā sasodītajā lotosā, kaplēju no rīta līdz vakaram. Man par to arī es nopelnīju 65 rubļus toreiz, man liekas. Bet tu strādā no rīta līdz vakaram un patiesībā tu jūties kaut kā pamests. Neskatoties to, ka tev jau vecāki tā nav pazuduši, viņi nav no tevis atteikušies, viņi nav tevi atdevuši baby boksā vai kaut kur tur lotos boksā. Viņi nekas nav noticis, it kā saprot, tas ir uz laiku, bet tu jūties pamests, tu jūties viens, jūties nelabi. Un es domāju, kā bija mācekļiem, kas tie pa svētkiem, kad Jēzus debes braukšana. Viņš iet prom, kas tur priecīgs? Un pie tam Jēzus interesanti, viņš bija teicis mācekļiem kādā reizē arī, viņš saka, tas jums ir pa labu, ka es aizeju. Tas jums ir pa labu. Kā tas mācekļiem var būt pa labu, ka Jēzus iet prom? Kāds tur labums? Kurš viņus aizstāvēs, kurš viņus mācīs, kurš viņus vadīs un vispār? Kas tas pa vadītāju, kurš viņš paņem aiziet projām? Vai mēs varam teikt vēl vairāk, kas tas pa Dievu, kurš saka, paliec, es eju projām atpakaļ tur augšā, kur labi. Mēs svinam vasaras svētkus šodien. Un vasaras svētki tas bija vēsturiski tāds notikums, kad mācekļi bija sanākuši, ne tikai mācekļi, daudz cilvēki, kas piedzīvoja Jēzu, kas bija gājuši viņam līdzi. Viņi sēdēja vienā telpā, kopā sapulcējušies tā kā mēs, negluži baznīcā, bet vienu vietu uz tāda kalna. Un viņi lūdza, viņi varbūt tur, es nezinu, slavēja Dievu, varbūt kaut klausījās, ko stāsta apustuļi, piedzīvojuši no Jēzus. Un ir teiks, ka tā, viņi lūdza, tad negaidīt viņus piepildīja svētais gars. Un ar to patiesībā pēkšņi viss mainījās. Tie mācekļi, kas tur bija nobijušies pēc Jēzus krustā sišanas, viņi pēc tam, pēc šī notikumiem, sāk uzvesties pavisam citādāk. Kaut kas viņos ļoti būtiski bija mainījies. Un, ja jūs palasiet apustuļu darbu grāmatu, tad neviļus pārņem sajūta, ja jūs jau esat izlasījuši pirms tam evaņģēlijus, ka apustuļu darbu grāmatā mācekļi iet un dara lietas, kuras darīja Jēzus, bet ir tāda sajūta, ka principā Jēzus tā pa īstam nekur pazudis nav. Viņš turpat vien ir. Viņš netiek tā pieminēts, viņš tā neparādās, un tomēr viņš ir. Un patiesībā, es ievadā teicu, mēs sakam, mums viss ir Jēzu,
mums ir piedošana, spēks, tas ir mūsu mierinājums, viss. Viss tas mums ir viņā, bet kāda no tā ir jēga, ja viņš aiziet prom no mums? Kāda jēga? Tu jūties pamests, vientuļš, tu jūties lotosā, vienkārši. Un pie tam Jēzus aizjot vēl ir tik laipns, viņš vēl saka, tad ejiet un dariet pa mācekļiem visas tautas, vai ne? Viņš vēl dod uzdevums, kas mums jādara, un tad pats aiziet projām. Kas tas ir pa Dievu, kas tā dara? Un patiesībā, tā kā es to raksturoju, tas galīgi nesaskan ar Dievu. Tas galīgi nesaskan ar Dievu, kurš nāk mirt pie krusta, manis dēļ, un tad mani atstāja. Kaut kā neiet kopā, vai ne? Tas nav tas Dievs, kurš saka, es tevi mīlu, tāpēc es tevi atstāju. Es tevi mīlu, tāpēc paliec viens. Un tāpēc, ka es tevi tik ļoti mīlu, un tu man esi tik dārgs, visa pestīšana tev ir manī, bet es aizeju. Tas neiet kopā, vai ne? Tas neiet kopā ar to upuri. Un tas būtu tik neiedomājami, ja tas tā paliktu. Un tāpēc ir vasaras svētki. Un Bībele saka, tā ir taisnība. Jēzus ir augšām cēlies, un viņš ir debesīs pie tēva. Vietā, ko mēs nevaram redzēt, bet vietā, ko mēs zinām, kas ir. Un, bet mēs, tas esam mēs, tas esmu es, tu tas esi. Mēs esam šeit. Un mēs paliekam šeit, un Jēzus saka, mācekļiem arī viņš teica kādā vietā, tas ir labi, ka es aizeju. Tas ir labi. Jo, viņš saka, es jūs neatstāšu par bāreņiem. Tas nav viņa nodoms aiziet un atstāt mūs. Viņš saka, es jūs neatstāšu. Un atcerieties, mums ir Dievs Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Un viņi visi ir vienots, nesadalāmi, nesaraujami, kā tāda laba laulība, arī nav saraujami nekādīgi. Un mēs zinām, ka Tēvs ir debesīs un Dēls ir pie viņa, un tur ir viss, kas mums ir vajadzīgs. Tad atliek tikai vēl viena vieta Svētajam Garam. Un Svētais Gars ir simboliski šis te. Jo Jēzus saka, ka viņš aiziet, viņš saka, tas jums pa labu, ka es aizeju, jo es jums sūtīšu aizstāvi, kas jūs vadīs, mācīs. Viņš saka, es jums došu savu Svēto Garu. Un ar to Svēto Garu ir tāda interesanta lieta. Iedomājieties, ja Jēzus patiesībā gāja kopā ar mācekļiem, viņš bija blakus viņiem. Un es domāju, ka mēs ik viens justos ļoti, mani fascinētu doma, ka Jēzus varētu tagad būt šeit priekšā, tepat kaut kur, nepiemēram blakus man, redzamā veidā. Tā kā es tepat blakus. Kurš no mums gribētu to tā piedzīvot, redzēt? Jā, kam būtu jautājumi, ko uzdot? Es pieņemu, ja Jēzus šeit tādā redzamā veidā būtu sensācija. Absolūta. Visur presē, visur viss būtu iespējams Pāvila baznīca kļūt par svētceļnieku gala mērķi uz nākamajiem 1000 gadiem. Un mēs varētu pārdot suvenīrus un nopelnīt bargu naudu ar to visu. Bet, Jēzus nav redzamā veidā šeit, tā kā to varam aizmirst. Atliek tikai tās, ka Jēzus ir, ja viņš būtu šeit, mums liktos, ka viņš ir ārkārtīgi tuvu mums. Tuvāk nekā jebkuram citam. Un mācekļiem arī tā likās. Viņi domāja, kā tas var būt labi, ja Jēzus aiziet prom no mums. Tas mums ir tikai slikti. Bet Jēzus saka, tas ir labi tāpēc, ka es sūtīšu vietā kaut ko citu. Un ne jau tādā ziņā labāku. Gars būtu labāks par Jēzu vai kā. Tā nevar salīdzināt. Viņš saka kaut ko, kas ir citādāks. Kas būs jums šķiet, ka es esmu jums tuvs. Būs kaut kas tāds, kas būs vēl tuvāks.
Kaut kas tāds, kas padarīs mūs vēl tuvākus, nekā, kad es stāvu jums pretī un sarunājos ar jums. Un tāpēc svētais gars ir tā simboliski tā kā tāds vats. Varbūt nevar tā tieši teikt, bet kuru viena gals ir cieši savienots ar Dievu. Viņš ir trīsvienība, viņš ir nedalāms. Tas ir Dievs pats. Mēs kādreiz domājam, ka svētais gars ir tāda mistiska enerģija vai kaut kas tāds. Es dzirdu, kādreiz cilvēki tā saka. Tā nav. Gars ir persona, kas jūt, kas redz, kas saprot, kas tev aizstāv, kas tev pamāca. Un Jēzus saka, es aizēju debesīs, bet tas nav tā, ka starp mums paliek milzīgs tukšums. Viņš saka, es to tukšumu pārvaru. Un tāpēc, ka es aizēju, es jums dodu savu garu. Un patiesībā Dievs vēlās, kad mēs šeit uz zemes, un to viņš saka jau Joēla grāmatā un daudz kur citreiz nelasīšu šādiem priekšā, bet viņš saka, tā viņš vēlās mūs piepildīt ar sevi. Ka mēs varam spīdēt, ka mēs esam savienoti ar viņu. Vai tas ir tā loģiski, kā jums šķiet? Saprotami? Tagad tas ir jāietiep kaut kādā veidā praksē, vai ne? Jo šeit priekšā tas izskatās droši vien ļoti labi. Lampa spīd, vadi sāķēti un viss ir skaisti, vai ne? Un tagad kas pakaus, un kas tam sakars ar mani šodien, vai ne? Bet sakars ir tāds, ka Jēzus saka, viņš nāk pie uz zemes, un daudz cilvēku viņam jautā, viņi nojauš, ka viņš ir tā kā pravietis vai kaut kas vairāk, un ir situācijas, kur Bībelē ir aprakstīts, ka kāda cilvēka nāk, īpašā gadījumā Filips tāds, jautā, parādi mums tēvu. Ja parādīsi mums tēvu, parādīsi mums Dievu, tad mēs tev ticēsim. Un tad Jēzus viņam saka, dod ļoti interesantu atbildi. Viņš saka, es jau ilgi esmu pie jums, bet jūs ar vienu vēl neesat sapratuši. Ja tu redzi mani, tu redzi tēvu. Es un tēvs, mēs esam viens. Mēs esam nedalāmies. Es un tēvs, mēs esam viens. Viņš saka tālāk, un viss, ko es daru, es darbojos tēva ziņā. Vai tēvs caur mani. Un es varu iedomāties tos cilvēkus, kas toreiz stāvēja, skatījās uz Jēzu, kas vēl varbūt zināja, šitas nācarietis, viņš ir namdaris un tā. Kā es tur varu redzēt Dievu? Vai tiešām? Bet Jēzus saka, jā. Mūs savieno kaut kas tāds, ka mēs esam kā viens. Nedalām, nešķirami. Un tas liekas neaptveram. Un tieši tāpatās Jēzus ir savienots ar Svēto garu, jo mums ir trīsvienība. Dievs Tēvs, Dēls, Svētais gars, viņi ir viens veselums, nesaraujami. Un tad Jēzus iet vēl vienu soli tālāk, un viņš negaidīt Jāņa evaņģēlijā, vairākās vietās, man īpaši patīk 17. nodaļā, kur viņš negaidīt saka, tāpat kā tu un es, mēs esam viens, saka viņš, uzrunājot savu tēvu, tāpat es gribu, lai ir viņi. Tā kā tēvs un dēls ir viens veselums ar Svēto garu visi kopā. Tā viņš saka, es gribu, lai arī tu, lai ik viens cilvēks būtu manī un es viņos. Un tie ir vasaras svētki. Tas īpašais notikums, kad Dievs patiesībā, mēs kādreiz sakam, daļiņa no Dieva mūsos, jeb Dievs mūsos. Vai kādreiz cilvēki saka, kristieši saka, Jēzus manī. It kā patiesībā Jēzus nevar būt tevī. Viņš sēž pie tēva labās rokas, kā viņš var būt tevī. Bet caur Svēto garu
tu esi cieši savienots un saistīts ar viņu. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo mēs taču sakam, bez Kristus mums nekā nav. Bez Kristus mēs visi esam zaudējuši, vai ne? Un visa tā piedošana un viss tas viss mums ir viņā. Un pa laikam ir relatīvi nesen kāds cilvēks jautāja, bet kā ir Bībelē, taču tur rakstīts tā viena lieta, ja mēs tur zaimojam svēto garu, tad to nepiedos, tad mēs tiksim pazudināti. Un Marka 3:29, vai ne? Un kā tad ir? Ja Jēzus piedod visus grēkus, bet šis viens, kurš ir kaut kā saistīts ar svēto garu, tas ir kaut kas tāds, ko neskapēc nevar piedot, ja kas ir par iemeslu lietu pazušanā. Un bieži cilvēki jautā, kāpēc, kā tas tā var būt? Un es nevaru jums iedot visas atbildes, tur noteikti vairāki aspekti vai kā, bet es varu iedot to pašu pamatu, kas man liekas atbildi, kas man pašam ir pietiekama. Viss mums ir Kristū. Un tas, kas mūs savieno ar viņu, kas mums dod to mieru, prieku, spēku, piedošanu un visas tās lietas, pat to sajūtu, ka mēs esam, ka Kristus ir ar mums, arī to, ka mēs esam Dieva bērni, cik daudz tev paliek tad, ja tu pasaki, man nevajag svēto garu. Cik daudz no visa tā tad tev ir? Nesakiet, ka nekā nav. Vai ne? Bet iekšēji mēs jūtam tā sajūta ir, nē, tad es esmu tā kā atvienots no tā visa. Tas viss paliek tur, tam nav tieši sakara ar mani. Protams, ka tu vari teikt, es teiktu, tev nav tā, ka tev nekā nav. Tev ir Bībele, vai ne? Un nav jau tā, ka Dievs tev uzreiz atņem Bībeli, vai ne? Viņi pārvēršās par pelniem tavā plauktā. Vai, es nezinu, tev paliek baznīca. Nav tā, ka uzreiz tikko tu atskaties no svētā gara, un tad tu ej garām baznīcai, visas viņas tur sabrūk tev garām ejot, lai tikai tu nevarētu ieiet iekšā viņā. Viss paliek savās vietās. Tas viss tev ir. Bet cik daudz tev ir no tā visa, ja tev nav svētā gara? Vai, piemēram, tā pati Bībele. Kādreiz cilvēki tik daudz mācās un lasa un dara un nesaprot. Un ne jau tāpēc, ka viņi būtu nepietiekami gudri. Bet viņi atnāk, viņi domā, es esmu tik gudrs, man nevienu nevajag, es mācīšos, es lasīšu, es sapratīšu. Un tad kaut kā nesaprot. Paiet 10 gadu un tu skaties, viņš tā baigi tālāk par to pašu, kur viņš bija, nav ticis pa tiem 10 gadiem. Un iemesls ir vienkārši, nav kas viņam skaidro, nav kas viņu māca. Un kāds teologs reiz teica tā, evaņģēlijs ir gaisma pasaulē, bet svētais gars dod redzi. Tā taisnība. Bībelē ir viss iekšā, viss. Mēs tur varam visu uzzināt, gūt visas atbildes. Dievs to ir rakstījis, devis mums, lai mēs visu zinātu. Bet tas negarantē to, ka mēs visu redzam, kas tur ir, vai ne? Un Luters saka ļoti labi, viņš saka, caur svēto garu raksti ir tapuši, sarakstīti, caur svēto garu tie arī ir tikai saprotami. Tikai caur to tu vari. Un ja es saka, ko tu vari bez manis izdarīt? Neko. Un ja tu saki svētam garu, ka tev, nevajag teikt, kā tu atsakies no svētā gara, bet tu vienkārši vari ignorēt viņu. Teikt, es varu dzīvot bez viņa, es varu neklausīties, man ir Bībele galu galā vai ne. Patiesībā tu neklausies uz Dievu, tu neko vairs nedzirdi no viņa. Tu lasi tad Bībeli un tevi atbalsojās tas, kas tev ir iekšā. Tev nekas vairs nav. Un es kādreiz sastopu cilvēks, kas saka, kā es varu būt drošs par savu pestīšanu. Es tā īsti droši nekad nevaru būt. Bet citi cilvēki saka, jā, es jau ceru, ka es būšu debesīs.
Prasu, tu esi kristietis? Jā. Es saku, un kā tad tu tad nezini tā droši? Kurš tad to var zināt? It kā Bībelē tur daudz kas ir rakstīts. Kā tu vari zināt? Vai ne? Viņš saka, nevar, tā nav droša lieta. Es ceru, ka es būšu debesīs. Es dzīvoju ar cerību. Bet zināt, kas ir vienmēr, kad tu saki, es dzīvoju ar cerību? Kas ir vislielākās bailes, kad tu dzīvo ar cerību? Bailes aplausties, vilties, vai ne? Tev nav drošības, tev nav garantiju. Kā tu zini, ka tu nāks debesīs pie Dieva un Dievs teiks, jā, tev visi tavu grēki ir piedoti. Kāda tev ir garantija, ka tev ir piedots? Varbūt tev no nāves jābaidās un jābēg kā nezinu no kā. Ja tev ir svētais gars, tad tu no Dieva mīlēta cilvēka pārvērties par Dievu bērnu. Tu piedari Dievam. Un tā tu arī spīdi. Tāpēc, ka tu saņem visu to. Un, ja tu spīdi, tad tu to ļoti labi zini. Tie, kas no jums ir dabūjuši pa pirkstiem ar elektrību, jūs ļoti labi zinat, ka jūs esat dabūjuši pa pirkstiem. To nevar nezināt. Tu nevar nezināt, ka strāva ir tevi atradusi, ja var tā teikt. Tu to zini. Un es domāju, tieši tāpatās Dieva gars, kas ir tevī, tu zini, tev ir. Tu zini, ka tu esi Dieva bērns. Un tu varbūt pat nevar noformulēt, pateikt, kāpēc tieši. Varbūt nevienmēr tu pat vari pateikt, kā tas gadījās. Bet tu zini, ka tu esi. Un varbūt tev zināšanas Bībelē ir mazas, bet tu zini, tu esi. Un tas ir ļoti svarīgi, un mēs to saucam savu dzīvi uzticēt Jēzum, atdot Jēzum. Jēzu ielaist savā sirdī. Caur svēto garu tas arī notiek. Un tāpēc vasaras svētki ir tāds būtisks notikums, jo ja mēs to paejam garām, un es domāju nevis svētkus, bet pašu svēto garu, tad patiesībā mēs zaudējam visu. Un man arī kāds cilvēks jautāja, varbūt jūs arī kādreiz esat uzdūrušies tajā raksturvietā Mateja evaņģēlijā, kur Jēzus saka, daudz uz mani sacīs tajā dienā, kungs, vai mēs tavā vārdā neesam nākošas lietas sludinājuši, vai mēs tavā vārdā neesam velnus izdzinuši, vai mēs tavā vārdā neesam daudz brīnumu darījuši. Un Jēzus tad saka, un es tiem apliecināšu, es jūs nekad neesmu pazinis, ejiet nost no manis jūs ļauna darītāji. Šito lasīju, un es vēl šorīt lasīju un domāju, ejiet nost no manis jūs ļauna darītāji. Ko viņi ļaunu darīja? Patiesībā, viņi Dieva vārdā darīja labas lietas. Pasludināja, nākotni pareģoja, izdzina vēlnus, tas taču nav slikts darbs, vai ne? Kā sprīdītis. Un daudz brīnumu darījuši viņa vārdā. Labas lietas darījuši. Bet Jēzus viņiem saka, iet prom, jūs esat ļaunu darītāji. Viņi darīja labu. Kur tas ļaunums? Tas ļaunums slēpjās tajā, ka viss, ko viņi darīja, viņi to darīja bez Dieva. Bija kaut kā iedomājušies, ja es saku to kā piemēru, ka tu patiesībā vari darīt daudzas lietas, neklausoties uz Dievu. Tu vari izlasīt Bībelē un iet un darīt kaut kādas lietas bez Dieva. Bez attiecībām ar viņu. Un viņš tur saka, ejiet nost no manis, es jūs nepazīstu. Es jūs nepazīstu. Un tie ir atslēgas vārdi. Ja tu esi savienots ar viņu, jums ir dzīves attiecības, tu pazīsti Dievu, viņš pazīst tevi un viss ir labi. Bet ja nē, tad tu gan daudz zini par Dievu, tu varbūt daudz es lasījis, daudz es domājis, bet tu viņu nepazīsti. Mēs viens otru iepazīstam tikai ar laiku, esot kopā, sarunājoties, komunicējot, un tāpatās arī ar Dievu. Mēs Dievu iepazīstam
ar laiku esot kopā ar viņu, tad, ja mēs esam savienoti, ja mēs ieklausamies viņā, ja mēs dzirdam viņu, bet ja mēs domājam, mēs varam vienkārši darīt kādas lietas un neklausīties viņai, ignorēt viņu, tad patiesībā mēs darām ļaunu. Un ne jau citiem cilvēkiem. Citiem mēs varbūt pat darām labas lietas, bet attiecībā pret Dievu mēs darām kaut ko ļaunu. Mēs sakam, man nevajag tevi, es atsakos no tevis. Un priekš mums tas viss, tā matemātika ir patiesībā ļoti, ļoti vienkārša. Mēs nevaram pieņemt tēvu, mēs nevaram teikt jā Jēzum un teikt nē svētajam garam. Tas vienkārši tā nevar notikt. Vai nu tu pieņem visu, vai neko. Un ja tu pieņem, tad tev ir viss, un ja tu nepieņem, tev nav nekas. Nevelti Dieva vārds saka, burts nokauj, gars dara dzīvu. Ja es tagad to visu saikni, visu to noņemu nost, tad, kā es teicu, tev paliek baznīca, kas ir organizācija vairāk vai mazāk, tev paliek bībele, tev burts paliek. Labākajā gadījumā bauslība ir tava perspektīva. Vairāk tev nekas nepaliks. Bet ar bauslību es nezinu, vai tu gribēsi stāties Dievu priekšā. Vai tu varēsi vispār. Un nobeigumā, es zinu, jūs varbūt esat bišķīt satraukušies tagad. Ne par sevi. Vajadzētu tā būt, es tā biju iedomājies, ka tā būs. Un jautājat savu druģēnu, vai ar mani viss ir ok. Es nezinu patiesībā. Bet ir viens labs priekšlikums. Ir interesanti, Jēzus daudzās vietās saka, ka viņš ir mūsos, ka viņš grib būt mūsos, viņš savieno sevi, grib mums redzēt savienotus ar viņu, un tas, ko es citēju no Jāņa evaņģēlī, man liekas tik fascinējoši, tur ir cilvēki, kas mācekļi, kas to klausās, kas to dzird, un par kuriem vajadzētu teikt, labi, skaidrs, ka viņi to saprot un varbūt zina. Pēc tam Jēzus augšām cēlās, par viņiem nāca svētais gars vasaras svētkos, un tā viņi tā saprata, pareizi Jēzus taču teica. Tā bieži bija, vai ne? Mums pašiem tā bieži ir, ka kaut kas saslēdzās vienmēr tikai pēc tam, kad vilciens jau ir aizgājis. Viņiem arī tā, viss skaidrs, pareizi, jā, svētais gars. Bet iedomājieties, man liekas, Sauls, tajā laikā, kurš bija Jēzus pretinieks, vēlāk Pāvils, kurš nebija tur klāt, kurš nedzirdēja to, ka Jēzus saka to. Viņš saka vēstulē korintiešiem, pārbaudiet paši sevi, vai jūs stāvat ticībā, izmeklējiet paši sevi, vai neesat pārliecināti, ka Jēzus Kristus ir jūsos. Viņš saka, iedomājieties, pārbaudiet paši sevi. Pārbaudi sevi. Kāda ir tava ticība? Izmeklē sevi, ja Krist vai Jēzus ir tevī. Un tad nāk tāda nepatīkama piebilde, kur viņš varēja noklusēt, bet, citādi jūs esat nederīgi. Pārbaudiet paši sevi, vai stāvat ticībā, un ticība šeit priekš Pāvila nenozīmē, vai tu labi zini Bībeli, vai tu labi dari visu, vai tu citiem nedari pāri. Šeit viņš saka, pārbaudi, vai tu stāvi ticībā, pārliecinies, ka Jēzus Kristus ir tevī. Citādi jūs esat nederīgi. Ārkārtīgi radikāli, vai ne? Ja Jēzus nav tevī, nederīgi. Es kādreiz skatos uz bērniem un domāju, cik viņi daudz var saprast? Salīdzinot ar tādiem cilvēkiem, kas ir 30 gadus gājuši Bībeles stundām.
vai studējuši, vai ir mācītāji, bīskapi, tur draudžu vecie, vēl kaut kādi. Viņi patiesībā daudz nesaprot. Bet viena lieta viņiem bieži ir, tiem, kas tic. Viņos ir Kristus. Un ar to pilnīgi pietiek. Ar to pilnīgi pietiek. Bet ja mums ir viss kaut kas cits, bet mums nav Kristus, Pāvils saka, tā tu esi nederīgs. Vēstulē romiešiem viņš saka, bet jūs neesat miesā, bet garā. Tik tiešām, ka Dieva gars mīt jūsos. Bet ja kādam nav Kristus gara, tas nepieder viņam. Tā viņš raksta vēstulē romiešiem. Jūs neesat miesā, bet garā, tik tiešām Dieva gars mīt jūsos, viņam ir jābūt tevī citādāk. Kam nav Kristus gara, tas nepieder viņam. Pāvils saka, kam nav Kristus gara, tam tumsiņa. Tam nav, tas nepieder viņam. Tas nav saistīts ar viņu. Un kas nepieder viņam, tas nav nec Dieva bērns, nec mantinieks, nec pestīts. Viņš var cerēt, protams. Bet tāda cerība, es nezinu, vai viņi vainagosies ar uzvaru. Un vēl vairāk Pāvils kādās vietās saka, kāpēc mums ir dots gars. Nevis, lai mēs cerētu. Nevis, lai mēs domātu vienkārši, ka mums varbūt kaut kas būs. Bet lai mēs būtu droši un pārliecināti, lai mēs zinātu. Tāpēc gars mums ir dots par ķīlu. Un es pirms laika teicu pašā sākumā, vai ne, tas viss tev tur ir, vai ne, bet kāda tev ir garantija, ka Jēzus tev pieņems? Gars ir ķīla, tā ir tava garantija. Tā ir tava garantija. Viņš ir tevī, tu esi viņa. Tā ir tava garantija. Mēs varētu kopīgi lūgt Dievu. Mīļais Kungs un Dievs debes Tēvs, mēs Tev gribam no sirds pateikties šajā rītā, šajā vakarā patiesībā, Kungs, par Tavu garu, pateikties par ka Tu mūs neatstāji, pateikties par to, ka Tu mūs neatstāji, Kungs, ka Tu caur savu garu esi klātesoši pie mums, ka mēs varam nevis vienkārši lasīt par Tevi, zināt, domāt, spriest, filozofēt, bet ka mēs varam Tev piedzīvot, ka mēs varam sastapt, Kungs, ka Tu mūs neatstāji vienus, ilgojoties, bet, Kungs, ka Tu arī tik ļoti ilgojies pēc mums, ka Tu gribi būt ar mums kopā arī jau šodien. Ka Tu, Kungs, sūti savu garu un caur to Tu esi mūs ar sevi tā savienojis, ka nekas nespēja to saraut, ka vēlnam nav arī tādas varas to, un patiesi tikai mēs esam tie, kas varam, Kungs, to saraut no savas puses, un es gribu lūgt, Kungs, lai Tu palīdz, ka mēs to nekad nedaram. Kungs, un tiešām Tu dāvā savu garu, un Dievs, Tu esi sevī tik vienots, ka caur Tavu garu mēs patiesībā pat nespējam atšķirt, vai tas ir Tu, Kungs, Jēzu, vai Tu, Svētais Gars, vai Tu, Dievs Tēvs, bet ka Tu tajā visā esi arī viens vesels pie mums, un Kungs, paldies Tev par to, ka Tu esi tik brīnišķīgs Dievs, un ka mēs varam zināt, ka šajā vienotībā ir arī vieta mums, un ka Tu vēlies mūs ikvienu redzēt šajā vienotībā arī mūžībā, un ka mēs, Kungs, ikviens, kas savu dzīvi esam Tev uzticējuši, kas esam Tavu bērnu, varam zināt, ka mēs arī tur būsim. Paldies Tev, Dievs, paldies Tev, Kungs, par visu, ko Tu mums dod, bet pār visam paldies par Tavu tuvumu, par Tavu klātbūtni un par to, ka mēs varam zināt, kā ar Tevi mums pietiek. Paldies, Kungs, māci mums uzticēties Tev, māci mums paļauties uz Tevi, māci mums klausīties
Tevī un māci mums sekot Tev. Tev, kungs, vienam, lai ir gods un slavu, un mēs gribam jau uzticēt savas dzīves Tavās rokās. Kungs, un ik viens no mums, kas mēs to esam jau darījuši, mēs droši vien arī šajā vakarā varam to no jauna apliecināt. Kungs, mēs gribam būt savienot ar Tevi. Mēs gribam, lai Tu esi mūsos un mēs Tevī. Kungs, lai mēs savus dienas varam dzīvot ne tikai pēc Tavām pavēlēm un Taviem nodomiem, bet ka mēs varam to dzīvot kopā ar Tevi. Saskaņā ar Tevi, vienotībā ar Tevi. Kungs, un ja mēs, varbūt kāds no mums arī šeit nav to darījis, nav savu dzīvi vēl uzticējis Tev, kungs, gribu lūgt, lai Tu pietuvojies, lai Tu palīdzi sajust Tavu klātbūtni, Tavu aicinājumu. Tiešām, ka ik viens no mums varam savas dzīves uzticēt Tev un piedzīvot visu to, ko Tu mums gribi dāvāt. Paldies Tev, Dievs, Tu esi tiešām brīnišķīgs Dievs, un mēs šajā vakarā vēl gribam Tevi slavēt un godināt. Āmen.